10. aprīlī, nedēļu iepriekš, parādās pirmās prognozes par vasarīgu karstuma vilni, kas ironiski norisinās brīdī, kad Latvijā ir neliels sals un sniega. Ekstrēmas parametru vērtības indeks sasniedz un pat nedaudz pārsniedz vērtību 1,0, kas ir ļoti spēcīgs signāls par potenciāli rekorda augstu gaisa temperatūru. 14. aprīlī pulksteņš 14:00 Latvijā pirmo reizi 2025. gadā tiek reģistrēti +20 grādi. Mēsraga novērojuma stacijā gaisa iesilst līdz +20,3 grādiem. Tajā pašā dienā, dažas stundas vēlāk, Jelgavas novadā reģistrētas pirmās pavasarīgās zibens izlādes 2025. gada sezonā. No Jelgavas uz dienvidiem redzam arī skaisti gubumākoņi. Dažas dienas vēlāk Latvijā ieplūst vēl siltāka gaisa masa - 850 hektopaskālu, ja pat aptuveni pusotra kilometra augstumā gaisa temperatūra sasniedz +10 grādus. 17. aprīlī pulkstens 15:00 Latvijā pirmo reizi šogad reģistrē +25 grādu karstumu. Dienu vēlāk, 18. aprīlī, vēsturisks notikums. Pulkstens 13:00 tiek pārspēts visas Latvijas aprīļa absolūtais maksimālās gaisa temperatūras rekords. Skultē gaisa iekarsta līdz +28,1 grādam. Nekad iepriekš novērojuma vēsturē tik silts, jeb karsts aprīlī Latvijā vēl nekad nav bijis. Iepriekšējais rekords piederēja Rīgai, kad 2000. gada 24. aprīlī, kas ir nedēļu vēlāk, gaiss bija iekarsts līdz +27,9 grādiem. Līdz vēlai pēcpusdienai šis rekords tiek pārspēts vēl Mērsragā, Rīgā, Zīlānos, Madonā un Skrīveros, kur arī gaisa sakars visvairāk līdz +28,4 grādiem, kas arī ir jaunais aprīļa mēneša Latvijas absolūtais maksimālās gaisa temperatūras rekords. Šajā grafikā varat redzēt visas Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijas un attiecīgo staciju diennakts, aprīļa otrās dekādas un visa mēneša vietējas nozīmes rekordus. Tika pārspēti visi diennakts un te jau visi otrās dekādas rekordi, kā arī lielākā daļa vietējas nozīmes mēneša rekordu. Vieglāk būtu pateikt tos dažus rekordus, kas netika pārspēti. Arī uz Eiropas fona karstums Baltijas reģionā ir sevišķi anomāls. Nekur citur Eiropā un pat ne visur Ziemeļāfrikā šajos datumos ir reģistrēta tik augsta gaisa temperatūra. Karstuma rekordu birums pamatīgs, pārspēto rekordu saraksts ļoti, ļoti garš. Un ne tikai karstums. Šajās dienās paralēli siltumam arī pietiekami daudz lija un veģetācija burtiski eksplodēja. 48 stundu laikā no pumpuriem līdz pilnā tempā plaukstošām lapām. Pat ar aci bija redzama atšķirība, ja skatījās no rīta un pēc tam vakarā. Lai pie mums tik agri pavasarī ieplūstu tik karsts gaiss, jābūt dinamiskiem atmosfēras procesiem, piemēram, ciklonam, kas to karsto gaisu burtiski iepumpētu mūsu reģionā. Līdz ar to bija skaidrs, ka karstums agri vai vēl beigsies ar lielākiem vai mazākiem negaisiem. Tā arī notika. Vēl dienu vēlāk, 19. aprīlī, mūsu reģionā ieplūda ļoti nestabila gaisa masa. Arkamo modelis jau deva signālu par potenciālu uz atsevišķiem spēcīgiem negaisiem un pat iespējamību uz lielgraudu krusu. Augstas izšķirtspējas modeļi iepriekšējā vakarā simulēja augsti potenciālu atmosfēru negaisu attīstībai. Negaisiem piemās enerģijas vērtības daudz viet ap 900, 1500, vietām pat nedaudz virs 1500 džaulām kilogramā, kas pat vasarā jau būtu pietiekami labs rādītājs. Protams, vēja ātruma izmaiņa ar augstumu, mitrumu piesātinājums atmosfērā un kopumā termodinamiskais profils nebija tas iespaidīgākais, bet priekš aprīļa vidus ir grūti komentēt ko vēl iespaidīgāku. 18. aprīļa vakarā izplatījusi savu konvektīvo prognozi, iekļaujot Latvijas rietumu un centrālo daļu pirmajā līmenī, kas Storm Prediction Center vārdiem būtu marginal risk diena. Galvenais draudu veids - ļoti spēcīgas lietusgāzes un neliels risks uz lielgraudu krusu. 19. aprīlī pulkstens 11. no rīta sāku šīs sezonas pirmo negaisu izsekošanas tiešraidi, un jau šajā brīdī vietām tukuma un smārdas apkārtnē bija izveidojušies pirmie pērkona negaisa mākoņi. Dažas stundas vēlāk ienāk jaunākie augstas izšķirtspējas modeļu dati, prognozes kļuvušas vēl agresīvākas, sevišķi uz ļoti spēcīgo lietusgāžu pusi. Pulkstenis 14:00 tiek izplatīta mezomēroga diskusija, un prognozes tiek atjaunināta līdz otrajam līmenim. Burtiski pēc stundas virs Kurzemes austrumiem un Zemgales rietumiem sāk veidoties pirmie
pērkona negaisa mākoņi, kas labi redzams arī šajā satelīta animācijā, plus vēl brīzi no Rīgas līča un virs Vidzemes esošiem negaisiem. Nu, tādi skati, ko aprīļa vidū tiešām ir prieks redzēt, un tad vēl daži kadri ar izcilu eksplozīvu konvektīvu attīstību. Un pie reizes pirmo reizi varam iemēģināt arī jaunās paudzes Meteosat 12 ģeostacionāros satelītu, Sandwich RGB produkts, un varat redzēt, kā jūras brīze no Vidzemes negaisa burtiski radīja to negaisu, kas bija redzams skatā no robežiem, izcila eksplozīva attīstība, izolēts gubumākonis, un šeit vēl es pielieku salīdzinām ar vecās paudzes satelītu, kuru izmantojām līdz šim. Un tas, kas iet augšā, agri vai vēl nāk lejā, šeit arī aplūdis pagalms, un tad tagad, tuvākās dažas minūtes, pirmais pavasarīgais pērkona negaiss un skati uz augošiem gubumākoņiem no Jelgavas. Tāds pirmais negaiss Jelgavā, pietiekami interesants un skaists priekš pirmā negaisa, un tāds izskatījās no satelīta attēla. Nu, ļoti skaisti, bet nedaudz patīsim uz atpakaļ. Ja pašai Jelgavai negaiss netrāpīja, tad netālu no Elejas tas pats negaisa mākonis atnesa ļoti stipras lietusgāzes un krusu. Nu, negluži lielu graudu, šie krusu graudiņi izskatījās ap centimetru, bet jebkurā gadījumā. Un tad stundu vēlāk Lielvārda, Ikšķila, Jaunjelgava, jauni negaisa mākoņi, ļoti spēcīgs lietusgāzes, nu faktiski redzamība vien pārsimt metri, un tad arī šis gandrīz vai ceļa izskalojums uz A6 pie Lielvārdas. Gubumākoņi tiešām ļoti skaisti, ar ļoti dinamisku struktūru, un tad vēlreiz apskatāmies no rīta. Pirmie negaisa mākoņi ap pulkstens jau 9:10 sāk attīstīties virs Kurzemes, pēc tam tie briest lielumā, pārceļas uz Vidzemi, un tad jau Vidzemē zibeņošana ar lietusgāzu un nelielu krusu, un tad strauji un eksplozīva negaisa mākoņa attīstība virs visas valsts. Un šeit vēlreiz pietuvinājumā, atkārtojoties, cik eksplozīva un dinamiski ir negaisa mākoņa attīstība. Tas norāda, ka enerģijas ir daudz un atmosfēra ir izcili piemērota negaisa attīstībai. Un nedaudz patīsim uz atpakaļ coldring struktūra. Pat vasarā šādi tipa struktūras satelīta attēlos redzamas reti. Tas norāda uz ļoti dinamiskiem konvektīviem procesiem, un šī satelīta animācija, tiešām, ja nebūtu šī datuma marķējuma, tā vien šķistu, ka nāk no jūlija. Jūlija karstums, jūlija negaisi, un šeit vēl radara animācija. Redzams,
Tiklīdz negaisi piešķiļās, tie ir plaši daudzšūnu negaisu masa, kas virzās pāri valstī, daudz viet atnesot stipras lietus gāzes, vietām arī krusu, brāzmainu vēju un tādu skatu, kādu mēs ierasti būtu redzējuši jūlijā vai vismaz vasarā, nevis aprīļa vidū. Tad arī īsumā par manu prognozi. No rīta pirmais līmenis, pēc tam prognozēja tiekot precizētai otrais līmenis un tad verifikācija. Melnie krustiņi zibens izlādes, tie divi aplīši ziņojumi par plūdiem, kurus izraisīja ļoti stipras konvektīvas lietus gāzes, un varat redzēt, ka, tik tiešām intensīvākā zibeņošana bija otrā līmeņa riska zonā, varbūt tomēr nedaudz tā tiktu, ja pēc tam tagad labotu prognozi, otro līmeni vairāk dotu arī vidzemei, bet kopumā labs negaisa sezonas sākums. Un runājot par zibeņiem, Latvijas teritorijā teju 9000 zibeņu, bet Baltijas teritorijā ap 25 000 zibeņu. Aprīļa vidum absolūts rekords.